Dārznieki iesēcēji! Esiet sveicināti mūsu otrajā daļā, kurā mēs terases augiem izvēlēsimies augsni. Parasti kā notiek? Cilvēki paņem kaut kādu kūdriņu, viņā ieliek, apmēram kaut kas tur ir rakstīts un brīnās, ka ilgtermiņā šī kūdra īsti neder. Kāpēc? Tāpēc, ka kūdra savā būtībā ir tukša substance. Tā ir tukša substance, kurai ir zināms skābuma līmenis, jā, to mēs pieskaņojam, bet parasti viņa ir pārāk tukša, lai ilgtermiņā viņa mums derētu. Tāpēc, tad, kad jūsu īpašumā ir augs, jūs vispirms pārdevējiem pajautājiet, kādā augsnē man ir jāstāda. Jo viss, kas ir rakstīts uz iepakojumiem lielveikalos, nevienmēr atbildīs jūsu vēlmēm un nevienmēr jūs sapratīsiet. Pieņemsim, nekur nebūs rakstīts, kādā stādīt magnoliju, nebūs rakstīts, vai tur ir hortenzijām, tur nebūs rakstīts, vai tas ir kadiķim. Jā, ir vispārīgs uzraksts rododendriem, skujiņiem, bet labāk pajautājiet. Tas ir viens. Mēs šodien stādīsim skābumu mīlošo Nivaki kadiķīti. Kadiķi ir tipiskie skujiņi, kuri mīl skābu vidi, bet ne jau tukšu pavisam tā tukšā skābumā iestāda un viņš labi jutīsies. Nē, viņam vajag mikroorganismus un visu pārējo. Un savā ziņā sanāk tā, ka ja mēs iestādītu augsnē un drusku nepareizi, viņš tik un tā augtu, jo augsne ir dabīgā vide, kas lēnām tāpat atjaunosies un viss būs labi. Bet mūsu puķpods, kurā mēs stādām, tā ir norobežota vide, tā ir vieta, kurā mums drusku kaut kas ir jāzina. Iesācējiem es jums parādīšu, paskatieties, jā, rakstīts ir augsnes substrāts skujeņiem. Man šis substrāts tiešām patīk, tas ir tiesa Somu, nav mūsu, bet vienalga. Labi, skatāmies. Un kas te ir? Mēs skatāmies pH, šajā gadījumā viņš pat ir 5. Zinātāji zinās to, ka skujeņiem parasti ir līdz 4. Skāps nozīmē no 4,1 līdz 4,9 parasti tādu. Šis pat sanāk kaut kur mazliet neitrāls, bet tā kā Somi tomēr ir uzrakstījuši, ka tas ir skujiņiem, es uzticēšu. Skāba kūdra būs vajadzīga arī hortenzijām, skāba kūdra būs vajadzīga rododendriem, skāba kūdra būs ļoti daudziem, bet būs tādi augi, kuriem vajadzēs šo pH līmeni no 5 un uz augšu, no 5 līdz 6. Parasti ir tāds skābuma līmenis. Tātad, ko mēs vienosim klāt šajā te kūdrā? Mēs pievienosim pirmkārt barības vielas un otrkārt, lai viņā būtu arī mikroorganismi. Un trešais, jūs ziniet to, ka uz terases ļoti ātri izžūst augi. Ja? Un, lai atvieglotu savu dzīvi, mēs sagatavosim augsni tā, lai tur būtu arī mitrumu uzturoša kaut kāda viela. Šobrīd tirgū Latvijā ir jau parādījušies dažādi ražotāji, kas piedāvā granuliņus, ko ja mēs pievienojam augsnei, tad viņas mitrumu uzsūc un brīdī, kad vajag atdot augam, viņas atkal atdod. Un tad mums ir jālaista 2 reizes mazāk, un mēs neaizkaltējam augus. Terases augiem es no sirds to iesaku darīt. Arī, lai kā tas nebūtu, arī kapiņos, uz kuriem mēs nebraucam, es piesaku pie stādīšanas pievienot kādu no šīm te granulām. Ko es esmu atradusi? Es esmu atradusi Agrimatko šo te zebu. Tā sanāk diezgan izdevīga. Tā ir 10 grami uz 10 litri ūdens, bet 10 litri augsnes. Viņu iejaucam augsnē iekšā, pareiķinam apmēram cik tie litri un kārtīgi salaistam. Šis nav slikts, viņš ir ekonomisks, it kā cipara ziņā, bet no otras puses viņš ir mazāk efektīvs. Viņa ir kā tāda putriņa un viņš var būt, piedodiet, nav ideālais variants. Otrs variants, kas ir iegādājums arī pie mums dārzniecībā, abi šie ir iegādājumi, ir botāniķis, elķīmiķis, mūsu Jānis Buševits design granulas, ko viņš pats izmanto apstādot terases. Šāds te iepakojums sanāk mums uz 100 litriem ūdens. Stundu pirms mēs iestrādājam šo te augu, šāds iepakojums 100 grami sanāk uz 100 litriem augsnes. Mēs viņu izjaucam pirms tam
apmēram kādos 10 litros ūdens, iejaucam iekšā, izjaucam, un mums viņi piepildās šīs granuliņas, viņas piebriestā skaisti, un tad mēs viņus varam iejaukt. Šis sanāk it kā druscītiņi sarežģītāk, liekas atsevišķi, mums ir traukā jāiejauc, ir jāuzbriedina, un tikai tad mēs augsnē liekam, bet šis ir daudz efektīvāks. Varam jau, protams, arī mazāks devs, nevelti ir arī šīs te visas kausiņi ir līdz. Un mūsu siljā, tepat Mārupē, ir arī lielie kaut kādi iepakojumi, un viņi arī sanāk tīri izdevīgi, bet viņi ir, protams, tur arī viņam ir šīs te saucamās hidrogranulas. Es no sirds jums iesaku tomēr iztērēt papildus kādus 10 eiro uz šo te pasākumu, uz lielo podu, bet jums 4-5 gadi būs stipri vieglāka dzīve uz terases. Mēs novērtējam, cik tad litru pods mums sanāk, ja, un tik daudz mēs nopērkam augsni. Parasti ļoti bieži ir tā, ka uz podiem ir rakstīti jau litrāži, kas mums atvieglo dzīvi. Manā gadījumā poda izmērs ir jāizdomā, manuprāt, tie ir kādi 80 litri, varētu būt 70, un uz to es arī rēķināšos. Un visu es jaukšu šajā podā. Jūs, protams, varat darīt to atsevišķi. Iebērt 40 litrus kūdras. Uz 40 litriem man vajag 40 gramus zebu. Nu, vienkārši šoreiz es gribu ātrāk to izdarīt, 40 gramus. Tā, 20, nu, gandrīz. Var uz aci ar drusku, ja. Tātad šie būs 40, kārtīgi sajaucam. Un šajā stadijā tā būs pirmais slānīts, ja, un tā var darīt pēc kārtas. Es jau iejaukšu to, ko es gribu iejaukt vispār pie augsnītes. Lai augsnei būtu arī barības vielas, jūs pievienojat kaut ko klāt, kas ir saistīts ar barības vielām. Zinātāji zinās pievienot visu, vai tas ir komposts, vai tās ir kūtsmēslu granuliņas un tā tālāk. Bet manā gadījumā es ņemu vermikomposta koncentrātu, mazliet kāds 2 saujas šai apakšējai daļai. Arī augšējā daļā es to pašu darīšu, vienkārši es to šobrīd, nu tā, slinkajā variantā, ja? 1 un 2. Tā kā tas ir koncentrāts, tas ir kāds spēcīgi kūtsmēsli, tad tā kā es tādu skujeni, es viņu daudz nevaru likt. Ja tā būtu hortenzija, kas ir lielāka ēdāja, es varētu pievienot vairāk. Šīs te mazās niansītes jums arī varbūt vajadzētu vienmēr uzzināt tur, kur jūs šo augu pērkat. Tātad es pievienoju ēdienu, es pievienošu arī bioefektā radītos mikroorganismiņus, kas domāti ir skujiņiem. Tas skaitās kā barības viela, bet patiesībā tās ir labās sēnītes, kas atjauno, piepalīdz veidoties sakņu rizosfērai. Es pievienošu arī bacilonu, jo bacilons it kā skaitās pret dažādiem zemes iedzīvotājiem, visādiem mājvaboļu kāpuriem un tā tālāk, bet viņš ir arī kā barības viela, kas piepalīdz veidot šo saknīti. Šajā apakšējā slānītī liekas, mēs varētu pat noslinkot un neielikt viņu, bet ja mēs stādām uz tik ilgiem gadiem, labāk sagatavojam arī apakšējo daļu kārtīgi, lai viss mūsu pods būtu dzīves. Cik te vajag uz tiem 40 litriem? 2 saujas skujiņiem. Protams, mēs visu šo varējam jaukt atsevišķā podā un tā tālāk, bet mūsu granuliņas ir zeba, nevis jau iepriekš sagatavotās cita veida hidrogranuliņas jau piebriedināts, tad mums šobrīd šajā stadijā faktiski vajadzētu viņus piebriedināt. Kārtīgi saliet ar ūdeni, pagaidīt, atsevišķi sagatavot nākamo, to, ko mēs liksim klāt pie saknītēm, arī piebriedināt un tad likt. To mēs visu daram aiz kadra, mēs to nedaram šeit, bet zinām to, ka mēs tagad salējam, sagatavojam, piebriedinam un tikai tad stādam. Tieši tāpat mēs sagatavojam atsevišķā traukā to substrātiņu, ko mēs liksim klāt pie saknītēm. Tas būs identisks. Mēs liekam kūdriņu, mēs liekam hidrogranuliņas, mēs liekam 2 saujas vermikompostu, pa 2 saujām skujeņu mēslojam no bioefektu un pa 2 saujām no bacilonu. Kad mūsu puķpods ir tādā stāvoklī, ka mēs jau varam stādīt un nav galīgākais purvs, mēs stādam augu. Atkal iesācējiem nākamais uzmanības moments. Ja mēs tagad tādā vieglā formā šādā te iestādīsim, varētu būt tā, ka tas augs vienkārši iesēdīsies, jo tā kūdriņa, viss šis te substrāts, viņš sēžās. Un, lai viņš nesēstos, mēs vispirms paņemam piemēram, skatāmies, ja mums viņš būs tik augsts, vai tas nebūs pa zemu. Jo, ko mēs vēl darīsim, mēs līdz pieblietēsim apakšējo daļu. Tātad, uz aci skatoties, ja viņš vēl nosēdīsies uz zemi, ir drusku pa augstu. Šajā stadijā mēs ko daram? Mēs ņemam un kārtīgi ar kulaciņiem šeit pieblietējam viducīti, sāniņi, ne, viducīti.
tur, kur viņš var nosēsties. Pieliekam vēl klāt. Samēram atkal. Nu, tas būs laikam tīri labs augstums. Nocentrējam, samēram, kā mums patikt, ka tas tā ir. Un liktos, ņemam un stādam. Te tev nu bija. Nākamais stāsts. Tad, kad mēs izņemam augu no poda, un tas ir skujenis, jo sevišķi. Ja tas ir lapu koks, tā ir hortenzija vai kāds cits lapu ar lapām pilns jau augs, mēs sakņu sistēmu parasti neaiztiekam, jo tad, kad ir lapiņas, viņš var ļoti apvainoties, ja mēs sāksim to sakņu sistēmiņu aiztikt. Bet ja tas ir skujkoks, un mēs atveram podiņu un redzam, ka tās sakņu sistēmiņa ir pilnīgi balta un satinusies, tad mums šo sakņu sistēmiņu faktiski būtu jāatver vaļā. Šajā gadījumā, kā mums, tā saknīte ir skaista, viegla, un viņa nav sablīvēta. Un vienalga es šo te sakņu sistēmiņu mazliet tā kā paritinu, bet neatvirinu vaļā, lai tā kā, nu, tā druscītiņa, lai viņai nebūtu tendence iet korķītī. Un nākamā lieta, kas ir arī stādot augsnē, visnozīmīgākā skujiņiem, mums ir jāpārbauda sakņu kakliņš. Šī vietiņa saucās sakņu kakliņš, un pods, kā tas ir iestādīts, nav rādītājs. Ļoti bieži internetā raksta, stāda tik augstu, kā tas ir audzis podā. Nē, podā skujkokiem ir dažādi stāsti, par to mums visādi pat briesmu stāsti, cik dziļi viņi tiek padziļināti. Un jūsu uzdevums šajā stadijā ir kārtīgi atrast, kur sākās sakņu kakliņš. Pavisam iesācējiem, jūs zinat, ka ar to sakņu kakliņu es te visu Latviju esmu pieskandinājusi. Un paskatieties, kā šeit sanāk. Pods ir ilgi audzis, podā viņi ir audzis. Sakņu kakliņš ir pavisam zemu, ja, šeit pavisam zemu. Un sakņu sistēmiņa ir pat uznākusi augšā virs sakņu kakliņa. Kadiķim varbūt tas nav tik briesmīgi, bet ja šī būtu, pieņemsim, priede, tad 7 gadu laikā viņi sāktu slimot. Un ļoti bieži cilvēki atsauc, saka, man priedīti iet bojā, un mēs sākam meklēt sakņu kakliņu, un viņi ir zem zemes. Es gribu, lai viņš ļoti labi aug, un tāpēc es pat mazliet atdīrāšu šo te saknīti. Mēs atrodam, kur tad ir pirmā lielā saknīte. Nevis šitā te. Mēs paņemam, atveram, lai šeit nestāv ūdens. Es saku, kadiķītim var, bet priedītei nē. Pieņemsim, nopērkot kaut vai šādu te priedīti, viņa liekas, nu reku viņa ir augusi, un sākam meklēt sakņu sistēmiņu. Ok, viņai vēl ir šitan te. Labi, šitas augstumiņas pameklēsim vēl. Tagad pameklējam vēl kādu. Šitā jau ir padziļināta, pa dziļu. Un mēs pat redzam, ka šeit ir pat tāds kā pūšanas pazīmes, ja? Bet citreiz ir tā, ka viņi pa 5 un pat 10 centimetri dziļāk ir. Ja mūsu īpašumā atnāk ļoti liels skujkoks, tad visdrīzāk viņam ap sakņu sistēmu būs arī šāds te metāla siets. Mums šo metāla sietu nav obligāti jānodīrā, bet tad, kad būs viņš gandrīz jau iestādīts, un tas arī zemē tas pats, mēs pie stādīšanas beigām viņu paņemam to metāliņu, apgriežam, noņemam nost, pārpalikums sapūst tur zemē, bet mēs ļoti cītīgi atrodam sakņu kakliņu. Un šajā gadījumā es domāju, ka sakņu kakliņš ir vismaz pirksta dziļumā. Kāds izskatās sakņu kakliņš? Tā kā cilvēkam. Kakliņš un pleciņi. Mums jāatrod pleciņi. Un jāuztais tā it kā, tas skujenītim tā it kā viņš būtu kā, nevis bītlenītē, bet krekliņā vaļā, tēkrekliņā. Un lūk, meklējot sakņu kakliņu, mēs konstatējam, ka viņš tomēr ir pa dziļu. Tātad tieši tāpat ņemam ārā, piespiežam atkal apakšējā daļā un kamēr dabūsim īsto augstumu. Tāpēc jau mums to bītoksu vajag pirms stādīšanas, jo spēka vienā brīdī pēc kāda 3., 4. vairs nav. Ja mēs stādam to visu vasarā, protams, un tad, kad ir tādi tie dzinumiņi, tad visā šajā cilāšanā skatāmies, lai mēs pavisam nepaliekam bez saknēm. Daram to ļoti uzmanīgi, mierīgi, lai saglabātu visu to kompakto saknīti. Nu tā, augstums man patīk. Saberam vienkārši augsnīt riņķi, mūsu sagatavoto iepriekš tieši tāpat kā apakšējo daļu, tieši tās pašas proporcijas, kā es tā drusku ieberam, un mēs šeit blietējam augsnīti. Bet es jums ļoti ieteiktu, ka tā, ka jūs to darat, nedarat gar šo te saknīti, bet jūs viņu tā kā pakojat iekšā ap saknīti, lai saknīti tiek iepakot, nevis apdīrāta. Tātad pašās beigās mēs vēl piespiežam. Kārtīgi piespiežam.
Un atceramies arī mūsu stādīšanā neaizrakt mūsu atbrīvoto sakņu kakliņu, lai mēs neizdarītu atkal to pašu. Ir gandrīz iestādīts. Mēs redzam, ka saknīte te vēl drusku pa augšu, un mums ir jānolem, kādu mulčējumu materiālu mēs uzliekam. Tas, kas mums šeit aizsargās mūsu sakņu sistēmiņu no saulītes apdegšanas un uzturēs mitrumiņu papildus. Ja mēs liekam mulču, tad šī ir tā stadija, kurā mēs varam uzlikt mulčiņu. Mēs paņemam kādu mulču, kas mums patīk, ir dažādas krāsiņas, tur visādas frakcijas un tā tālāk. Ja mēs gribam likt akmeņus, tad gan ir maza tāda problēmiņa, jo akmeņi nav īsti domāti kā mulčējamais materiāls, un viņi drusku karsē šo te sakņu sistēmu. Tāpēc varbūt un noteikti tad, viņi paliek netīri. Šie te akmens mulčēšana, tā ir neraksturīga Latvijai, tā ir vienkārši tāda mūsu ieviesta tradīcija, kas ir neatbilstoša it kā mūsu augu grupām, visiem tiem, kas ir domāti meža augam, jo mežā mums akmeņu nav. Bet ja mēs ļoti gribam, tad neliekam šo te plēvi apakšā, jā, akmeņi būs netīri. Regulāri viņus mums būs jānomaina, bet jūs vismaz nekarsēsiet šeit augšos sakņu sistēmiņu. Vai arī uzliekat mulčiņu un tad liekat akmentiņus. Patiesībā ļoti labs mulčējamais materiāls, ja jums vizuāli tas patīk, ir tas pats keramzīts. Es uzbēršu keramzītu, jo keramzīts ļoti labi uztur mitrumu. Mēs jūtam arī to, ka laistīšanu mēs varam saprast, ja tajā brīdī, kad mēs pabāžam pirkstu, ir mazliet mitrs, bet nav slapšs, ja tāds, tad mēs pat varam arī, mēs zinām, ka ir laiks laistīt. Es uzbēršu keramzītu. Un cik biezu slāni. Ja tā ir mulča, tad atceramies, mulča sasēžās un ar laiku kļūst tā kā augsne, un viņa atkal var aiztaisīt mūsu sakņu kakliņu. Mēs viņu neliekam biezā slānī, mēs tādā vieglā slānītī un varam regulāri papildināt. Savukārt keramzītu mēs drīkstam arī biezākā slānī, jo tas elpo, tas palīdz uzturēt mitrumu, un arī nonākot pie sakņu kakliņa, viņš viņu tā kā nesāk pūdēt. Ja, līdz ar to mēs varam tā ar keramzītu drusku vairāk paspēlēties. Un, manuprāt, ir ļoti skaisti. Ja jums tāpat liekas, tad aicinu izmantot šo materiālu. Būs vieglāk. Kāda mums blakus izdevuma sanāk bez auga un bez puķpoda? Ja mums ir apmēram 80 litrīgs puķpods, tad mums ir augsne, kas izmaksās apmēram 12 eiro, plus mīnus. Mums sanāks vermikomposts 4 eiro, bet mēs viņu, protams, neiztērēsim visu. Mums vēl viņš noderēs. To ir vienkārši tāds iepakojums, kas mums jāpērk. Tātad skujeņiem, bioefekta un Barcelonas mazie iepakojumi maksā pa 2 eiro katrs, tātad plus vēl 4. Un hidrogranuliņas, kas apmēram arī izmaksās 10 eiro. Tātad blakus izdevumiem arī šiem ir jābūt. Jā, un vēl mulčējamais materiāls un šis te drenējamais materiāls. Ja mēs izmantojam keramzītu, tad tas ir apmēram 7 eiro maiss. Šie blakus izdevumi nav lieli salīdzinot ar to pamatu, ko jūs iedevāt augam pie iestādīšanas. Un vēl viena lieta par barošanu. Vai mums šajā brīdī ir viņi jāpiebaro? Par to mēs runāsim 3. mūsu daļā.